Ja jums ir pārliecība, ka tradicionālās stelles mūsdienu Latvijā ir noiets etaps, tuvākās pusstundas laikā uzzināsiet gana daudz jauna. Arstela ir tekstilražotājs. Neliels, tomēr gaužām ekskluzīvs. Tas, kas, teiksim, mūsu Arstelas tekstilu izstrādājums un pledus īpaši atšķir, teiksim, no rūpnieciski austajiem plediem, ir tas, ka mēs iepērkam ļoti augstas kvalitātes diegu, mēs viņu aužam, mēs viņu dizainējam, viss pēcapstrāde notiek ar rokām, viņš ir ļoti mazā skaitā. Tas ir tas, kas veido gala cenu. Uzņēmumu 2003. gadā izveidoja Alvida Kauliņa un darīja to ciešas pārliecības mudināta. Es vienmēr zināju, ka es gribu kaut ko mēģināt savu vienmēr. Un esot drosmīgs cilvēks un varbūt nedaudz avantūrisks, es nolēmu, ka mūsu amatniecībai nevar ļaut nomirt. Par cik es ļoti daudz ceļoju, es ļoti daudz, vienmēr saņēmu ļoti daudz komplimentus saviem adītajiem džemperiem vai cimdiem vai cepurēm. Un manī vienmēr ir tāds radošs gars bijis, jo es nāku no mākslinieku ģimenes. Es bērnībā dejoju tautsdejas zelta sietiņā, tā kā viss šis folkloras mantojums un audums un lins un vilna un raksti, tas man ir ļoti tūs, es ar to uzaugu visu savu bērnību. Un, tā kā es domāju, ka tas viss vienkārši bija tāds loģisks turpinājums tam. Un tas vienkārši man bija pareizā ideja. No biznesa es sapratu, ka tam ir jābūt roku darbam, ko eksportēt, tam ir jābūt linam. Sapulcinot vienā komandā pirmās audējas un mākslinieces, izmantojot Latvijas materiālus un iedvesmojoties Latvijas kultūras mantojumā, tad arī tika radīti pirmie Arstela produkti. Sākotnēji šalles un mājas tekstils. Lai arī Alvida ļoti vēlējās Latvijā izmainīt priekšstatu par to, ko nozīmē vietējais tekstils, viņi no pašiem uzņēmuma pirmsākumiem koncentrējās uz eksportu, jo saprata, ka pašu mājās viņas idejas vismaz tobrīd reti kuram šķitīs interesantas. 2000. gada sākums, kam interesēja adīts džempers, mums bija baikas. Kam interesēja kaut kāds adīts cepurs, mums bija filca, cepurīts, beretīts un tā tālāk. Un tad, kad es sāku, bija vispār arī cits, nebija tāds jēdziens latviešu dizains vai Latvijas dizains, kas tas tāds ir. Sāku pilnīgi citā laikā. Vispirms nebija klients, vispirms bija ļoti ilgs ceļš, pusgada garumā pie vispār produktu līnijas izstrādes. Es satiku ļoti īsā laikā dizainers no Mākslas akadēmijas, jaunos beidzējus. Kaut kādā mistiskā veikalā satiku sievieti, kas man ieteica audēju, kas ieteica citas audējas. Tas bija 2 nedēļu laikā. Es satiku pareizos cilvēkus un es sapratu, es nevaru atkāpties. Man tas ir jāturpina, tas ir mans ceļš. Un mēs pusgadu pavadījām eksperimentējot ar materiāliem, mazgājot pie konkrētām temperatūrām, pētot, ko lins dara ar vilnu. Ja tu viņu, piemēram, mazgā pie 90 grādiem, pie filcēšanas, mēs ļoti daudz eksperimentējām. Uzņēmums man vēl tad nebija. Mēs atstrādājām viss, kas attiec uz pēcapstrādi, kāds būs vīles, kurš ir rāvēju, kā praktiski, ko tas rāvējs dara, ja to šķidru audumu mazgā un tā tālāk. Un tad nāca arī klients. Un pirmais klients man bija no Anglijas, tā klienta vēl joprojām ir mūsu klients. Un faktiski pēc tam nāca Baltijas tirgus, Igaunija, Lietuva, un Latvijā mēs nebijām. Latvija nāca tikai pēc kaut kāda gada, vairāk nedaudz. Šobrīd par Arstela produkcijas galvenajiem noieta tirgiem Alvida Kauliņa sauc Rietumeiropu, Japānu un Krieviju. Dažādas kultūras, dažādas mentalitātes, bet ir konkrētas lietas, ko mēs saucam par klasiskām vērtībām vai top selleriem, kas pārdodas un uztvers momentā vienādi Japānā, Krievijā, Itālijā vai Vācijā. Vienlīdz uztverās labi Baltijas dabas toņi,
ko mēs saucam latviešu nacionālie, bet tie ir mūsu tie zemes toņi, absolūti visur viņi uztvers vienādi. Tā pašā Krievijā, kur it kā, manuprāt, es sagaidītu, ka klienti grib košākus toņus un kaut kādus izteiksmīgākus rakstus vai nedaudz savādāk materiālu izvēli. Faktiski mūsu klients ir universāls un gauma ir universāla. Mūsu klienta dzīve ir tik piesātināta, ka viņš grib ļoti harmonisku to vidi. Lai gan krīzes laikā mēs ļoti daudz ražojam krāsainus plēdus, mēs gan arī teicām sūnu zaļais, baklažāna lilā vai Vatikāna lilā. Tur bija ļoti daudz tie toņu gammas, bet kopš krīze beidzās, teiksim, 2 gadi, atkal aizgāja viss mierīgais. Viss baltais šogad ir viss mierīgais, arī mierīgi raksti, mierīgas krāsas. Es parādīšu, kas ir arī šī gada tāda lieta varbūt. Šī ir arī faktiski universāls lietas. Visi šie mierīgie toņi. Teiksim, šis jau ir bišķiņ, kas šis mistrojums, diegu sajaukums ar mistru jau varbūt jau ir bišķiņ jau kā akcents interjerā. Bet, teiksim, top selleri ir šie pilnīgi visām valstīm, kas ir, kur mēs esam izvēlējušies materiālu, kas atgādina un arī nedaudz pēc taustas ir kā mūsu līnu maisi, kartupeļu maisi. Mēs viņus arī ļoti šo materiālu saveļam un mīkstinam un ar ļoti dabīgu apstrādi. Tas ir arī tas, kas ir faktiski mūsu šī gada top sellers, vissezonas sellers. Tiesa, lai jūs nemaldina, šis minimalistiskais dizains, piezīmētās krāsas un attāla līdzību ar kartupeļu maisiem. Ar Stella produkciju nopērkam veikalos, kuriem cenu dēļ līkumu met neviens vien. Mūsu pledi ir veikalos sastopami no 750 eiro līdz pat 2000 eiro par pledu. Tas ir nišu produkts, un mēs nevaram apaust visu pasauli. Mēs varam tikai noost konkrētu skaitu, konkrētus metrus un konkrētu skaitu pledas. Mūsu klients ir tas, kas vispirmām kārtām novērtē roku darbu, darba tikumu, kas spēj novērtēt un cienīt to, ka viena izstrādājuma uzražošanā un uzdizainēšanā tiek ieguldīts aptuveni no 4 līdz 6 cilvēku darbs, ka viens izstrādājums var paņemt līdz pat 3-4 dienām no tā, kad diegs tiek uzvilkts pēc izstrādāta dizaina. Viņš tiek uzlikts stellēs, noņemts no stellēm, viņš ir šūts, viņš ir piegriezts, viņš ir mīkstināts, viņš ir birkots, viss šitas garais process. Tas ir klients, kas spēj novērtēt dizainu un dizaineru ieguldījumu, laika un redzējuma. Tas ir klients, kas spēj novērtēt tekstilu mantojumu, konkrētas tautas vai reģiona. Ir cilvēki, kas, piemēram, kad viņam ir slikti vai viņam neveicas dažādās jomās, viņam tieši ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem viņam gribas sev palutināt. Varbūt tas ir ne tikai tā rokdarba filozofija, varbūt tas nav tikai dizains, ko mēs pārdodam, varbūt tas ir arī noskaņojuma uzlabošanai. Jo man ir ļoti daudz cilvēki, kas, piemēram, raksta man SMS vai piezvana no Sanktpēterburgas. Viņi saka telefonā, tu zini, es atrodos operā ar tādiem un tādiem cilvēkiem. Un es tik ļoti daudz esmu saņēmusi kompliments no tavas šalles, ja, ka tas man liek justies vienkārši fantastiski. Ja. Tas ir kompliments, ko mēs pārdodam, tas ir noskaņojums. Dārza apmetnes uz terases, ko aplikt uz pleciem.
augstos vasaras vakaros. Nu, tālāk. Šeit sakos pilveni, kurus man viņus tagad griezt? Jā, sagriežam. Lai var uz šūšanas cepu uzreiz vest. Šitie ļoti skaisti toņi, vai ne? Šitu uz Japānu jāpaņem līdzi. Tad, kad es sāku, es vispār nebiju iedomājusies neko. Ja tā godīgi, es radīju lietas pēc sajūtas, kas man patīk, kas varbūt trūkst tirgū. Un kā es to redzu, kā es teicu, es radīju šalles, kas bija linzes savienojumā ar mākslīgu materiālu lureks vai spīdīgs diegs, kas daudziem latviešiem likās ļoti krievisks, ja tā varētu teikt, ja, un nebija akceptējams. Tad šobrīd viss pasaule strādā, mēs to spīdīgo diegu redzam zeķu biksēs, džemperos un mājas tekstilā visur. Es vienkārši radīju lietas, kā es jūtu, kā es redzu, kas man pašai patīk. Un, ja tā godīgi, es pat nevarēju nodefinēt, kas tad ir mans tā kā klients ārzemēs, kurš tieši, nu. Šodien es to varu un pilnīgi konkrēti zinu un ar ļoti lielu pārliecību uzrunāju pašus labākos un prēmijum klases klientus. Un man nav bailes teikt, jums ir vajadzīgs mans produkts. Jūs ar to varēsiet nopelnīt vairāk. Tieši tas ir tas, kas jums ir jābūt kā papildinājums jūsu esošai kolekcijai. Un to baieri redz un viņi ieklausās. Jo tādu, kas klauvē pie durvīm un saka, mums ir, jums vajag, ir no visas pasaules, bet ir jāprot pateikt, kāpēc viņiem to vajag, ir jāprot to nodefinēt. Un ja tu pats esi pārliecināts un skaidri zini, teiksim, savus konkurēt spējas, plusus un lielākās vērtības, tad tu to arī vari izdarīt. Mūsdienu Latvijas tekstilu izstrādājums smalkā gala līderis Ars Stela, kuru produkciju atrodam dažos no pasaules izsmalcinātākajiem veikaliem, savu darbu sāka pirms 10 gadiem ar skaidru vīziju, ka ražos unikālas Latvijas kultūras mantojumā iedvesmu gūšas lietas. Sākumā tās bija šalles un mājas tekstils. Lielais izrāviens nāca līdz ar ekonomisko krīzi, par kuras pozitīvo ietekmi sākumā pat nojaust nevarēja. Mēs pazaudējām gandrīz visu Baltijas tirgu, samazinājās arī eksporta apjoms, ļoti daudz klienti arī bija noslēgti vispār, slēgt jaunas darījumus. Taču drīz vien kļuva skaidrs, ka šis ir process, kas saliek visu pa plauktiņiem. Pazudušo klientu vietā nāca jauni, bet palikušie bija gatavi jaunam sadarbības posmam. Mūs izglāba faktiski Krievijas tirgus, jo Krievijas tirgus laikam tajā brīdī ļoti daudz neizjūta to krīzi. Mums nāca pasūtījumi no Gazproma Krievijā. Mēs taisījām VIP korporatīvās dāvanas Putina kantorim un Medvēģevu kantorim. Mēs taisījām ādas tekstīlijas Redison Maskavai. Tā kā faktiski es pat teiktu, ka man pirmie krīzes gadi, 8., 9. bija mani labākie gadi uzņēmumu. Mūsu esošie klienti, kas mainīja savu uzņēmumu stratēģiju no pārdot, teiksim, itāļu zīmolus, pazīstamos Armani, Etro, Missoni, izrādījās, ka krīzes laikā viņi pameta veikalu plauktus un